Beidzot ir klāta vasara, var uzvilkt īsākus svārciņus un parādīt manas brūnās kājiņas. Un tāpēc es domāju, varbūt vajadzētu doties iepirkties. Bet skatās, mans veikals ir ciet. Bet viss ir vaļā. Te vairs nav veikals, bet es jūs šodien iepazīstināšu ar jaunu personāžu. Šis ir Svens. Sven, pastāst mums visiem, kas tu esi Sunlightā. Sunlightā? Es esmu tāds kā Sunlight vadītājs, īpašnieks. Es varētu teikt tāds Sunlight tētis. Mēs esam šeit, šajā tukšajā telpā. Kas te būs? Te būs mūsu jaunākā un lielākā solārija studija. Te būs, te mēs tikko sākuši esam remontdarbus. Tā vieta iepatikās, jo viņi likās tāda, rīktīgi centrā. Un man vēl kā pagājušā gadsimta cilvēkam Rīgas modes vispār liekas tāda, wow, es notrīcu, ka es to vārdu sadzirdu. Mēs smuki sabūvēsim kabīnītes, daudz smukas plašas, kur var daudz smukas jaunas solārijas salikt spektrs. Tās mīļotās. Mans mīļākās spektrs. Bet paskaties, te būs pilnīgi jaunas flīzes. Žēl, ka mēs nevarējām saglābt vecās. Tur noteikti ir tik daudz atmiņas, tik daudz cilvēku staigājuši. Jā, viņas feinas bija, te ir, kā saka, bet viņas, diemžēl, ir bijušas pārāk mīkstas un izdilušas bija, un mūsu celtnieki pateica, ka nē, viņas slīpēt, atjaunot nebūs iespējams, kaut gan viņas ir 3 centimetri kaut kur biezas. Tomēr nē. Ausma mums atrada jaunas vietā. Viņi izvēlējās mazliet raibāks. Varbūt mums var uztaisīt tādu mazu tūrīti, lai mēs varam parādīt, kā izskatās pirms tam. Un kad cilvēki šeit ienāks, ka viss būs vaļā, būs tāds, wow, ko tu esi izdarījis šeit. Šobrīd mēs varam aiziet apsīties. Te ir tāda vienkārši liela telpa, kur mēs varam apiet riņķi. Te mums ir durvis uz sētu, uz pagalmu. Te mēs te ir plašumi. Nenolaužam tos galiņus. Te mēs apgājām, principā, apkārt kāpņu telpai. Kāpņu telpai? Šī tur vēl iekšā ir arī kāpnes? Jā, viņi tur ir riktīgi, kur visdrīzāk nevis saimnieces staigājusies Latvijas pirmā laikā, bet noteikti kalpoņu kāpņu telpa bijusi. Mēs varam nedaudz varbūt ieskriet paskatīties? Droši. Iesim. Būšu pirmo reizi kalpoņu dzīvē. Tumšs, jo viena lampiņa zemāk ir izdegusi, bet droši nākat iekšā. Un te tā forša tās trepas tā aizgriežās uz leju. Un tur... Kā var ieslēgt gaismu? Nevar? Nevar, mums tur ir zemāk. Tur būs Marijai Midzenītes. Marijai, kur jūs visu pazīstat? Marija no Marijas ielas būs Marija Brīvības ielā. Nu jā, šeit vēl daudz darba darāms. Te vēl riktīgi. Bet te būs Marijai, ko izpausties. Viņai patika jebkurā gadījumā šī opcija. Būs nevis Marijas ielā, bet Marija pagrabā. Iesim augšā? Ejam augšā. Parāda savus plānus. Dod man šo spoguli. Jā. Spoguļi mums patīk. Klients ienāk iekšā. Un tad ir pa labi, pa kreisi mums būs kabīnītes. Tā kā visur ir ierasts ne līdz griestiem 260 augstumā. Un te mums būs mūsu smukā koka lete. Te mums būs siena ar krēmiņiem, un te mums kā nāks tā smaidoša administratora sagaidīs visus klients. Vai administrators? Mēs taču runājām. Būs varbūt administrators. Marija un vēl kāds var būt. Svens aizgāja tur sarunāties visiem darbiniekiem, bet es aizmirstu uzdot viņam vēl pēdējo svarīgo jautājumu. Sven, kad vispār tas viss atklāsies? Rudenī. Kad tad citur? Tad, kad atkal ir aktuāli pēc vasaras, kad ir jāsaglabā brūnums, jādodās uz pirms Turcijas braucieniem, Eģiptes braucieniem. Kad tas būs? Mums pateiks priekšā laika apstākļi, kad nāks tuvāk laiks, noteikti dosim par to ziņu. Kad mēs nāksim paaugstīmos krāsot sienas, iedomājieties, Sunlight paaugstījumu krāsošanas konkurss. Kad mēs redzēsim šo vietu vēlreiz? Jūlijas sākumā, kad te jau būs starpsienas augs un būs pirmās aprises redzamas un jau būs tāda nojausma par studiju, kā saka, kāda viņi izskatīsies jau daudz tuvāk. Tiekamies jūlijā. Subscribe to my channel.